Man ir tāds aizdoms, ka viņam ir kaut kāds zobs uz vīvi. Viņš tā, nu kaut kā, es tā jūtu, ka viņam viņa nesimpatizē tā kā. Varbūt, ka viņš balsos par viņu. Tāpēc es neņemos pilnīgi prognozēt, ko viņš darīs, jo viņš šobrīd pret visiem ir tāds, ka viņš var nobalsot arī par mani mierīgi, par Sīriju, par jebko viņš var nobalsot. Šodien izšķirās fināls. Pēdējā Robinsona spēlē uzvar Māris, un viņš arī nosaka, kura no igaunietēm startēs finālā. Tev tūliņ un tagad ir jāizlem, kura brauks mājās, Sīrija vai Vīva brauks mājās. Tas ir mans balva tāda varbūt nav pārāk priecīga, bet tas ir tas, ko tu esi izcīnījis. Tev tur uz vietas jāizlem, kura no viņām dosies mājās un kura paliks ar jums un Linas cīnīties finālā. Aha, skaidrs. Tagad jārāda ir. Jā, tu droši jāsaka uzreiz. Ok. Sorry, Vīve, bet... Emīl, lūdzu. Skora. Nii. Mājās. Otsus oli tehtud, te saite aru, et... Lēmums tika izdarīts. Jūs sapratāt, ka mēs neiesim uz salas sapulci. Māris uzvarēja šajā Robinsona spēlē, un viņam bija jāizlemj, kura no jums paliks finālā. Viņš izlēma, ka Sīrija paliks finālā. Vīve, tev piedzīvojums ir beidzies. Tagad viņi ir 3. Māris, Sīrija un Linas. Kurš gan no viņiem būs Baltijas Robinsons 2001? Sveiki, cienījamie! Šis ir Latvijas TV3 Malaizijas filiāls, pēdējais raidījums no Simpanga salas un no Robinsonādes 2001. Šodien 17. jūnijas, 36. diena uz salas, un tā tad pēdējā diena. Šodien fināls. Līdz finālam laimīgā kārtā ir izdzīvojuši Sīrija no Igaunijas, Linas no Lietuvas un es, Māris Šveituks, no Latvijas. Tā kā šodien priekšā mums izšķirošā cīņa, par to mums vispār nav nekādas jausmas, kas mūs sagaida. Tere hommikust, Päevik. Ma ikkagi tulin. Labrīt, dienas grāmata. Es šodien tomēr vēl atnācu šurp. Tagad ir... Es pat nezinu, cik tagad varētu būt pulkstenis. Varbūt 7 no rīta. Un šodien ir pēdējā diena šeit uz salas. Mums tagad pateica, ka mums ir pusstunda laika mantu sakrabāšanai, un tad būs fināls. Es atnācu šurp tāpēc, lai pateiktu cilvēkiem, ka... ka es visiem spēkiem centīšos uzvarēt šajās sacensībās. Öelda nagu rahvale, et ma pingutan kõigest pääst, et võita see võistlus. Man arī beigās teica, Sīri, tev ir jāatnes Igaunijai uzvara. Eestile võidu tooma. Siis ma tulin veel Tad es atnācu vēl arī tāpēc, lai pateiktu, ka... Tas ir pilnīgi neticami, ka es tik tālu vispār esmu tikusi. Es biju laimīga, kad mani izvēlējās par vienu no 50. Man piezvanīja un teica, atnāc mazliet parunāsimies Fon Krāla kafejnīcā. Tad es aizgāju turieni. Un tad pēc nedēļas man piezvanīja un pateica, ka esmu izvēlēta par vienu no 10. Tagad es esmu jau tik tālu nonākusi. Esmu taču finālā. Es nesaprotu, kā tas vispār ir iespējams. Bet ir briesmīgi forši. Šis laiks, ko esmu te pavadījusi, ir pats interesantākais manā dzīvē. Es tik daudz jaunu lietu esmu te redzējusi. Es lauku meitene pirmo reizi
lidoja ar lidmašīnu. Esimest korda sõin palmi, nägin igast... Tad vēl pirmo reizi ēdu palmu, redzēju te visādas dīvainas radījumus, pirmo reizi dzīvē. Esmu kā no jauna piedzimusi. Redzēju jaunu pasauli. Ma arvan, et... Es domāju, es ceru, ka skatītāji nedomās par mani tā. Ei võta mind niimoodi, nagu... Aha, tik īsu laiku bijusi uz salas, nemaz nav te bijusi tik ilgi kā citi. Tāda bija spēles noteikumi. Tur neko nevar darīt. Siin ei ole midagi teha. Ma olin jokker. Es biju džokeris. Aga noh, vaatame. Bet, nu, redzēsim. Ma loodan, et... Es ceru, ka šodien uzvarēšu. Tātad šorīt, kā redziet, atkal saules nav. Ir īsi pirms saulēkta. Esmu ļoti aktīvs šorīt, jo pēdējā diena paceļ adrenalīnu līmeni un tuvās civilizācijas smaka jau liek justies mudrākam. Esmu gatavs cīņai, sazinu, ko viņi būs izdomājuši šoreiz, bet mūsējie parādīs, lai jāsauc ir internacionāliem skatītājiem, kur vispār neko nesaprot no latviešu valodas, bet skatās truli bildē. Go, 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 Latvijā! Go, go, Māris! Paldies par uzmanību, paldies, ka skatījāties. Ceru, ka kaut kas no maniem materiāliem tiks izmantots arī reālajā filmā. Ja nē, tad neko darīt, paskatīšos pats. Visu labu, tiksimies Latvijā! Sveiciens no Simbangas, Malaizijā. Ar jums kopā bija Māris Šveiduks. Atā! Mūsu Robinsoniem priekšā pēdējā izšķirošā fināla spēle. Kas tad būs jādara šai spēlē? Viņiem jāstāv jūrā uz koka platformas, kur ik pēc noteikti laika perioda kāds no kokiem tiek paņemts nost. Līdz beigās paliek viens apmēram 5 cm plats. Kurš nostāvies uz tā visilgāk, tas arī būs uzvarētājs. Bet ar to vēl mūsu Robinsonādi nebūs galā. Un spēles dalībnieki to vēl nezina. Пока можно и танцевать. Так и вот нам одного 5 минут будет резать. Стараемся.
pagaidi. Nē, pagaidi. Kā, lai es nostājos? Mieru. Tikai mieru. 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 Velns. Velns. Māri, super, tas bija ko vērts. Ātri gan beidzās, bet, fantastiski. Klausies, tu esi vinnējis pēdējo fināla spēli. Tas ir... Viss. Bet ir vēl viens šokējošs, varbūt pārsteidzošs jaunums. Mums tagad visiem kopā ir jāaiziet uz salas sapulci. Tur mēs uzzināsim kādu jaunu informāciju, par kuru jums un pārējiem vēl nav nekādas jausmas. Māri, tu esi vinnējis pēdējo fināla spēli. Kāda ir tava sajūta šobrīd? Atklāti sakot, nekāda ir tāds atslābums. Pat neticās, ka tas viss jau ir beidzies. Un faktiski tāds miers, tā kā pēc kaut kāda padarīta darba iestājās baigais atslābums. Un faktiski tas īsais prieka mirklis ir pagājis. Faktiski man bija prieks par to, kad neskatoties uz gadiem, maniem jaunajiem 40, tomēr izdevās vinnēt. Un es domāju, tāpēc, ka es nemirkli nedomāju par to, par balvu, par naudu. Es domāju par to, ka es kaut ko vēl varu izdarīt. Un es domāju, tas bija tas, kas man palīdzēja. Un tagad viss posms ir beidzies. Jāgaida, tagad ir atkal kaut kas, kas notiks uz priekšu. Vēl jau faktiski nekā nav. Jā, vēl notiks daudz kas. Bet no malas skatoties bija grūti saprast, uz tā baļķa stāvēt. Cik tas vispār bija reāli tur nostāvēt un cik ilgi cilvēks tur nostāvēs tādu baļķi? Katrā ziņā varbūt izskatījās, kad ir vieglāk nostāvēt nekā būtībā tas ir. Pirmkārt, bija diezgan vējš liels, kas traucēja. Otrakārt, viļņi, kas viļņojās. Ja grunti viļņojās, tad visu laiku galva viļņojās it kā līdz. Tā kā tas bija mīnus tiem, kas mēģināja kaut ko skatīties ūdenī. Un tā baļķa virsma, baļķis pats bija tievs varbūt 10 cm diametrā, tāpēc varbūt tas norisinājās daudz dinamiskāk, bet, tās vītriņi bija, 3 cm vai 5. Tā kā katrs var mājās dārzā vai sētās jau tādu uztaisīt un pamēģināt noturēties, teiksim. Tā plakanā daļa, kur jūs stāvēt, bija apmēram 5 cm, ne? Jā, varbūt pat mazāk, 4-5 apmēram. Un cik ilgi tu patreiz vēl nostāvēt, ja nebūtu pārējie nolikuši lejā? Es domāju, ka es atradu to balansu stāvokli, varbūt bija mirklis, kad redzēju, ka es vairs tik aktīvi nebalansēju, ka es jau sāku laist rokas lejā, es biju nofokusējies uz vienu punktu un būtībā es pat negaidīju, ka tik ātri pārējie dalībnieki, teiksim, kritīs. Un tad, kad es redzēju, kad jau otrais krīt, tad bija laiks tā efektīvi nobeigt to spēli, jo tad
Tā bija viss. Jā, tas lēciens bija smalks, tas bija to vērts. Bet tieši tā arī, kā tu saki, tā dzīve ir negaidīta visādi brīnumu pilna, un arī šodien spēle nebūtu nebeidzis. Spēle, kas ir sākusies šeit, pirms 36 dienām šeit Malaizijā, viņa beigsies 10 000 kilometru tālāk mājās. Un šai spēlē iesaistīsies arī visi tie Robinsoni, kas ir jau izbalsoti, un arī visi skatītāji. Un tad tā balsošana vēl turpināsies. Es jums šobrīd iedošu katram šo te čeku, jo šī iespēja vinnēt saglabājās jebkuram no jums trijiem. Pagaidām. Tā. Jā, neesi varbūt tik bēdīgs un nerādi bēdīgu seju, bet tā kā tas ir tomēr tāds pasākums, ko ļoti daudz cilvēku arī skatās, vēro, ļoti daudz ir piedalījušies, tad arī viņiem tiks iespēja izteikt un balsot par jums trijiem. Balsos gan šie 10 Robinsoni, kas ir izbalsot, gan arī skatītājiem būs savas balsis. Bet tas, ka tu esi vinnējis pēdējo spēli, tas tev dod zināmas priekšrocības. Un šeit jau dažas balsis ir saskaitītas. Tātad, tā kā Linas bija 2. vietā, pret viņu šobrīd ir 2 balsis, bet pret Sīriju ir 4, jo viņi bija 3. vietā. Un pret tevi šobrīd nav neviens. Tā kā skatīsimies, ko nobalsos Robinsoni, kas jau ir izstājušies no spēles, un ko teiks skatītāji. Tad mēs mājās tiksimies vēlreiz un noskaidrosim, kurš tad ir Robinsons pēc visiem parametriem, pēc spēlēm, pēc attiecībām ar kolēģiem, un arī kurš vislabāk būs paticis skatītājiem. Tiekamies mājās, un lai jums viss labi sokas.